Esiet sveicināti, dārgie klātesošie, kuri ir ieradušies šeit, Ķīpseles izstāžu hallē, izstādē Māja 2023, kā arī skatītāji, kas ir pieslēgušies Mana vide, Facebook lapas, tiešsaistes, raidlaika ēterā un tam līdzīgi. Mans vārds ir Māris Leja, un šodien es vadīšu Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācijas projekta Mana māja un mana vide diskusija ar nosaukumu Videi un cilvēku veselīgai draudzīga apkure. Un man šķiet, es arī pati braucot šeit, domāju, kas tad vispār ir videi un cilvēku veselībai draudzīga apkure, jo tiek jau uzskatīts, ka tā arī ir, ka koksnes, biomasa, ja malka, brikets un granuls ir atjaunojamais energoresurs, un tas tiek uzskatīts par CO2 neitrālu kurināmo, kas negatīvi neietekmē klimata pārmaiņas. Pēc ticu, ka šodienas eksperti un neviens vien klātesošais arī zina to, ka tās dedzināšanas rezultātā rodas tādi gaisa piesārņojumi kā smalkās degvielas PM un benzopirēns, kas palielina gaisa piesārņojumu. Un, protams, piesārņojums negatīvi ietekmē arī mūsu cilvēku veselību. Un viena lieta, pie kuras mēs noteikti šodien pievērsīsimies un runāsim tiešām ļoti daudz, ir tas, ka sadedzināšanas iekārtu eksploatācijai ir ļoti liela nozīme, jo pat no ļoti modernām sadedzināšanas krāsnīm un apkuras katliem var būt augstas putekļu emisijas, jo tās neatbilstoši eksploatē. Un šīs diskusijas mērķis ir izglītot mani noteikti, jo es par šo tēmu zinu ļoti maz, bet man tā ļoti interesē, un arī izglītot, lai mēs mainītu ikdienā savus paradumus, jo es ticu, ka diskusijas laikā mēs arvien vairāk sapratīsim, ka mums šķiet, ka varbūt mēs esam nopirkuši labāko iekārtu un viss notiek, bet mēs nepareizi par to rūpējamies un īstenībā radam lielu kaiti sev un apkārtējai videi. Un tātad šodien mēs runāsim par kaitēm, ko videi un cilvēku veselībai nodara novecojušas koksnes, biomasas apkures iekārtas, ogļu apkures iekārtas, kā arī labai praksēm neatbilstošo iekārtu eksploatāciju. Un mērķis šīs diskusijas īstenībā jau ir, kā samazināt gaisa piesārņojumu un kā palīdzēt Latvijai sasniegt Eiropas Savienības līmenī noteiktos emisiju samazināšanas mērķus. Tā kā gan individuāli mērķi šie diskusijai ir gan arī tādi plašāki valsts mēroga mērķi. Un, starp citu skatītāji, kas seko tiešais tai Mana vide Facebook lapā, mēs jūs aicinām uzdot jautājumus komentāru sadaļā, un arī klātesošie varēs uzdot jautājumus, jo mūsu diskusijas eksperti noteikti mēģinās tos atbildēt, lai mēs visi tiekam pie viena lielas skaidrības šajā jautājumā. Un runājot par mūsu ekspertiem. Šodien diskusijā Videi un cilvēka veselībai draudzīga apkura piedalīsies Jānis Grašs, SB projektu vadītājs. Sveicināts, Jāni. Labdien. Rīgas Stradiņu universitātes ārvalstu un vides medicīnas katedras docente Žanne Martinsona. SIA Ekodoma direktors, inženierzinātņu doktors enerģētikā Agris Kamenders. Labdien. Ir pareizi Ekodoma vai Ekodoma? Ekodoma. Ekodoma, jo es tieši domāju Ekodoma. Un arī valsts vides dienesta attīstības un uzraudzības departamenta gaisa aizsardzības jomas vadītāja Ingūna Pļaviņa. Sveicināti. Droši iekārtojoties, mēs esam jau nedaudz aizsākuši mūsu šīs dienas diskusiju ar nosaukumu Videi un cilvēka veselībai draudzīga apkure. Mērķa auditorija, kā jau es teicu, un arī mēs pirms tam nedaudz parunājām, ir privātmāju un mazo daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, kuri tad izmanto šīs te apkures iekārtas. Bet, lai mēs sāktu no paša sākuma, lūdzu, es nezinu, vai Agris Jānis, kurš varbūt ir speciāls tieši šajā sfērā, kādas tad vispār ir šīs apkures iekārtas un kā tās atšķirās savā starpā? Kurš ir tad drosmīgais, kas ir gatavs mums izskaidrot? Agri, varbūt tu? Jā, es varu sākt. Jā, to tehnoloģiju klāsts ir tiešām plašs. Ja mēs skatāmies uz tām katliekārtām, tad mēs varam iedalīt tādās lielās grupās. Ir cietā kurināmā katli, tā būtu arī biomasa, ogles ļoti retos gadījumos, tad kaut kāds ciets kurināmais, ko mēs sadedzinām. Tur tad arī lielākoties ir šīs problēmas ar cietajām daļiņām un vēl visiem pārējiem sadegšanas produktiem, kas var rasties. Gāzveidu kurināmais, dabasgāzes tātad, un tad ir bez emisiju tehnoloģijas, kas būtu siltumsūknis un elektriskā apkure. Tās būtu tās lielās grupas, kā mēs varētu iedalīt. Un Latvijā vispopulārākais, protams, ir dabasgāze, kur ir tā pieejama, un tad biomasa, tas būtu tas populārākais, sākot ar malku, granulām un atsevišķos gadījumos briketēm.
Ko jūs paši izmantojat apkurē? Es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā, man nav ne jausmas, ko mēs izmantojam, jo vienkārši siltums nav, man nav ne jausmas. Bet laukos mēs kurinam vienkārši ar malku. Tas ir, piemēram, mans piemērs. Es aizmirsu sakot, viena lieta ir vēl centralizētā siltuma apgāde, kas, protams, arī var izmantot cietā kurināmu un gāzētu kurināmu, bet par to nevajag aizmirst, ceļš pilsētās. Ko tu pats izmanto savā? Šobrīd centralizētā siltuma apgāde, un, manuprāt, arī tas būtu, ja mēs skatāmies uz blīgi apdzīvotām teritorijām, pilsētām, tas būtu tas numur 1, kas būtu jāizvēlās. Ja mēs arī skatāmies uz gaisa piesārņojumu vai efektivitāti un izmaksām. To mēs noteikti pārunāsim. Tas ir diskusijas gaitā, man ir tieši jautājumi par to, kāpēc tas būtu labāk. Bet, Jāni, kas ir tas, ko tu izmanto savās mājās? Šobrīd granulas, nedaudz arī malkas katls. Un tagad ir uzstādīts saules paneļi un būs siltumsūknis. Tā kā patīk pasportot ar apkurs veidiem. Tad Jānis varēs arī dalīties ar savu individuālo pieredzi. Ingu, kā tu apkurini šobrīd savu? Man ir malkas krāsnes klasiskā. Jā. Skaistu podiņu krāsni. Skaists dizaina elements. Žēl būtu mainīt, bet es zinu, ka malkas krāsnes ir aizejoša tehnoloģija, jo viņi pirmkārt ir ļoti neefektīva, tāpēc es esmu arī potenciāls klients. Tad Ingu nevēlties šodien piedalā diskusijā, jo visticamāk pēc tam, podiņkrāsas paliks skaistumam un tu zināsi, ko nomainīt. Žāna, ja tu vari padalīties, kas ir tas, ko tu izmanto? Es dzīvoju privāti mājā, mēs lietojam granulas, ir arī iespējas pārslēgties uz malku, bet es arī mums 5 gadus plāns ir saules paneļi, tas arī būtu tas nākamais, ko mēs varētu darīt. Man ļoti patika Ingu un pieskārās tam par energoefektivitāti, jo skaidrs tās iespējas ir ļoti daudz. Vai jūs varat lūdzu pastāstīt, kādas ir atšķirības energoefektivitātei un kurš tad ir tas apkurs iekārt, kuru tad ir šobrīd vismaz energo visefektīvākā? Tas jau vairāk būtu tāds komplekss jautājums, jo tas pats ir saistībā ar ēkas siltinājumu. Ja nebūs tā ēkas siltinājuma, tad tur jebkurš apkurs veids būs energo neefektīvs. Gan kurš patērēs vai daudz elektroenerģijas siltumsūkņu gadījumā vai elektriskajā apkurē, vai tas būs gāzes apkurs katls vai cietā kurināmā katls. Tas viss ir tomēr tāds ļoti komplekss jautājums un arī par pašu apkursu sistēmu. Vai viņi tiks izbūvēti pareizi, vai viņu būs kaut kā mēģināts uztaisīt, bet tas gala rezultāts nebūs sasniegts. Bet kā ir ar priekšrocībām, jo jūs minējāt ļoti daudz, un es arī saskaros savā draugu lokā, ka tiek lietots viss no tā, ko jūs pieminējāt. Kuras tad šobrīd tiek uzskatītas tās, kas ir vidēji draudzīgākās, energoefektīvas un elektrību dzirdēju arī ļoti daudz? Laikam jau siltumsūkņi uz šo mirkli tādu vidēji draudzīgāki sanāktu. Ja ar vēl saules paneļiem var kopā to visu sakomplektēt cilvēks, tad jau gan enerģijas patēriņš būs ļoti maziņš, izmaksas būs maziņas ikdienas lietošanā. Bet es domāju, tas arī atkarīgs no tā, kā mēs to enerģiju iegūstam. Tas ir tieši. Tas ir tas, un arī protams, kad skaidrs, ka gan sūknis kā prece, kā arī panelis, viņš jau kaut kādu emisiju rada viņu saražojot, atvedot un tā. Tā kā nekas nav pilnīgi nulles emisijās, ja mēs runājam par to, kas vispār gaisā rotē. Es tieši kaut kad nesen redzēju vienu filmu, kur teica, ka viss, ko mēs darām, ir slikti. Un ja kas, ko mēs varam izdarīt kaut pusiņu labāk. Tā nevajag domāt, bet skaidrs, ka tās tehnoloģijas jau arī uzlabojās. Viens no viņa interesēts darīt maksimāli visu, lai tas būtu ilgtspējīgi un efektīvi, loģiski. Jā, mēs tā ejam strauji uz ilgtspēju, tad kā vispār rodas gaisa piesārņojums no apkuras iekārtām? Jo, manuprāt, es redzu, ja dūmi gaisā vai arī, man liekas, elektrība nekādu piesārņojumu nerada, bet kaut ko jau rada, un kā tad tas rodas? Es nezinu par katliem tieši konkrēti tie procesi, tur no temperatūrām ir atkarīgs, un droši vien arī no materiāla, ko varbūt kungi varēs iekomentēt, kolēģi, jo skaidrs, ka malka, kas ir mitra vai un arī kvalitāte tam akmeņoglēm un tā tālāk, tad par to vispār briesmīgi domāt, ka mūsdienās mēs joprojām, īpaši privāti māju rajonu iedzīvotāji ar to saskarās, kad akmeņogles joprojām tiek lietotas, un tie lokālie smogi tā saucamie, kur es varbūt neminēšu konkrētas vietas, gan izēju katru vakaru braucot
cauri pilsētai konkrētam privātu māju rajonam, jā, saskaros ar to, ka ir tiešām šis smogs, kur var fiziski ar aci redzēt, jā, piedūmojumu. Un arī pat sajust. Ja? Tur skaidrs, ka tas ir sakarā meteo apstākļiem, kad ir šīs temperatūras veidoja šie inversijas temperatūras, ja tas gaiss vienkārši neizkliedējās, īpašie bezvēši, ja? Un kaut kāda ieplaka. Tad no šiem apstākļiem, kur mēs dzīvojam un kas apkārt notiek, protams, ir tas gaisa piesārņojums. Un tas, kas zināms no apkuras, tieši no apkure kā cēlonis tādam piesārņotājam, jūs jau minējāt cietās vielu daļiņas, jā, jeb šo putekļu vienkārši runājot. Un skaidrs, ka ir lielāki, ir mazāki, jūs minējāt sīkos, tie tad ir tie saucamie PM, tas šajā gadījumā nav pēcpusdienas apzīmējums laikam, bet tieši tās partikula matera, kas ir tā kā cietās vielu daļiņas. Un tas, ko monitorē vidē, tur droši vien arī kolēģi sīkāk varēs pateikt, tas ir tas, ko skatāmies, ir 10, PM10 un PM2,5. Es domāju, ka visi ir redzējuši tādus kaut kur apzīmējumus ziņās, vai, ja nav, tad tagad varbūt pievērsīs uzmanību. Un skaidrs, ka mums ir normatīvi, ko nevajadzētu pārsniegt. Tas normatīvs nozīmē to, ka tajā koncentrācijā būtībā nevajadzētu radīt nekādu veselības traucējumu. Izņemot, protams, jutīgās grupas, kas ir mazi bērni, tur kroniskie slimnieki, kuriem ir jau problēmas ar veselību. Tas var provocēt kaut ko. Bet tad šīs cietās vielu daļiņas, es teiktu galvenais, viens no galvenajiem, ko arī Eiropas vides aģentūra noziņo tieši PM2,5. Tad, ko nozīmē tas 2,5? Nozīmē diametrus, tā kā mikrometros, mikronos, jā. Iedomātais daļiņu diametrs, mums ir tādas iekārtas, mēs to varam noteikt. Tas ietekmē tad izmērs, jo skaidrs, ka tas, kas ir no apkuras, no skursteņa, tiek izlaists gaisā, tas tiek ieelpots, tā ir galvenā, kā mēs uzņemam šo piesārņotāju, un tad no tā izmēra atkarīgs, cik dziļi mēs ieelpojam. Un skaidrs, ka tas PM2,5 tiešām nonāk līdz alveolam, un tālāk jau jūs varbūt atradamies no skolas, kad tur notiek gāzu apmaiņa, ja, tad tas, ko mums organisms saražo, to CO2 mēs izmetam ārā, un skābekli un visu pārējo, arī cietās vielu daļiņas mēs ieelpojam, un tās var nonākt asinsritē. Daļu mēs izklapojam, izelpojam, bet daļa, un īpaši sīkākās, nonāk tālāk asinsritē. Ko es gribēju pateikt, varbūt svarīgi tā, es kā pasniedzēju, 2,5 mikroni, tad līdz tam lielumam. Tas nozīmē, tur ir pilnīgi viss, kas ir līdz 2,5. Tad arī pilnīgi mazākās. Un tas nozīmē, ka viņas var rotēt apkārt pa asinsriti un uzkrāties. Pirmkārt, asinsvadas bojā, tāpēc ir sirds asinsvadu slimības, kas ir viens no kāds varbūt brīnās, kāds var būt ieelpojumi un pēkšņi kaut ko runā par sirdi un par infarktiem, par insultiem. Tāpēc, ka asinsvadas bojā un arterioskleroze, jā, tas ir pirmais, kas mehānisms palaižās, jā, kad tiek bojāta asinsvadi, un tālāk jau arī asins biežākas paliek, viskozitāte mainās un arī tromba veidojās. Tāpēc, ka asinsvadi, bojāti. Bet tu minēji par to, ka tas viss nokļūst mūsu gaisā, bet kā mēs saprotam, cik daudz ir nokļūst, Ingula, un kā tiek monitorēts tas viss, un kā mēs tiešām zinām, kuros rajonos ir ļoti traki, un kuros īstenībā viss ar apkurs iekārtām ir kārtībā un nekāds ļaunums netiek nodarīts. Es sākšu mazliet varbūt ar tālāk tēmu, jo runājot par daļiņām, PM10 un PM2,5 ir tāda paradoxāla lieta, ka es arī dzīvoju privātu mājā, jā, man arī apkārt visi kurina, un, protams, ka tās cietās daļiņas nosēžās uz sniegu un uz palodzēm un starp logiem, jā, logu rūtīm, un tad tas, ko parasti no cilvēkiem dzird, kungs, un to mēs visu ieelpojam. To mēs neieelpojam. Ja? Man neļaus samelot, ja? Īstenībā tas paradoks ir tāds, ka viss, ko mēs redzam ar aci, ja? To mēs neieelpojam. Tas paliek mūsu deguna barkstiņās, mēs viņu izšķaudam ārā. Ja? Bet daļiņas PM10, viņas vienkārši nav redzamas. Ja? Un PM2,5 vispār nav redzamas. Ja? PM10 tā ir 4. daļa no cilvēka mata diametra. Jā, bet vienkārši es mazliet gribēju kliedēt to mītu, ja, to mēs visi ieelpojam. Nē, to nē. Bet runājot par privātu mājām, man tā interese ir ļoti, ļoti sena. Es faktiski visu mūžu esmu dzīvojis privātu mājās, bet
Es esmu inženieris pēc specialitātes un maģistratūrā, tad beidzu vidas maģistratūru. Mans maģistra darbs bija par piesārņojumu apjomu un piesārņojumu izkliedi no privātmāju rajona. Es tiešām, godprātīgi apstaigāju kaimiņus, savācu datus par veselu kvartālu, tādu reprezentatīvu nomodelēju, aprēķināju. Un īstenībā mans secinājums, tas gan ir sens, tie jau bija jautrie 90. gadi, bet es domāju, nekas nav mainījies. Privāta māja apkura rada apmēram 3/3 daļu no gaisa piesārņojuma pilsētā. Nu tā, rupji rēķinot, jā, tas viss dalās 3 daļās. 3 daļas rūpniecība, 3 daļas autotransports, 3 daļas privātmājas. Ja? Nu, protams, ja pilsēta ir tranzīta centrs, ja, kur mašīnas iebrauc, izbrauc, tur ir vairāk autotransporta piesārņojuma un tā. To visu monitorē tiešām. To dara Latvijas vidas geoloģijas meteoroloģijas centrs. Viņiem ir monitoringa stacijas visā Latvijā. Un gaisa kvalitāte tiek monitorēta nepārtraukti. Dati ir publiski pieejami, viņi ir redzami mājaslapā, viņi tiek apkopoti. Un, ja mēs runājam par gaisa kvalitāti, tad gan arī visur ārpus Latvijas, bet ārpus Rīgas, jā, gaisa kvalitāte ir laba. Jā. Kurzemes piekrastē īpaši labi. Jā. Mūsu cikloni, mūsu gaisa kvalitāti, kvalitātei tikai nāk par labu. Jā. Viss tiek aizpūsts projām, nekur nekas neuzkrājās. Bet Rīgā ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz rūpniecības. Rīga ir sen būvēta, protams, neviens tur nav domājis, ka Valdemāra iela būs tāda milzīga transporta artērija. Un, godīgi sakot, Valdemāra iela Rīgā ir tīrākā vieta Latvijā. Tiešām tā nav Čaka iela. Ne Valdemāra. Bet tur arī skaidrojums, es drīkst iejaukties, bet kanjona tipa iela. Tur ir kanjona princips. Neveidinās. Viņa ir šaura, apkārt ir augstas mājas, jā, vēja virzieni droši vien nav tādi, ka viņš būs ielas garumā, un vienkārši tas piesārņojums viņš tur paliek, viņš neizkliedējās, viņš tur riņķot tādu mākonīši. Pavasaros, tad, kad ielas vēl nav notīrītas no ziemas smiltīm, rīta pusē, kad visi brauc uz darbu, vakarā, kad visi brauc no darba, jā, gaisa kvalitāte pilsētās ir vissliktākā un dēļ autotransporta. Bet kāda situācija, es jums tūlīt kungi pievērsīšos, man vienkārši, kāda situācija bija agrāk, vai tas ir uzlabojies tā gaisa kvalitāte, vai tomēr pasliktinājies? Gaisa kvalitāte ir būtiski uzlabojusies, jā. Un lielā mērā tādēļ, ka kādu kurināmo mēs izmantojam. Jā. Centrāla apkura kādreiz, visur izmantoju. Mazutu tur, kur nebija dabas gāzes, privātmājās izmantoju ogles. Es arī vēl atceros tādu periodu. Sēra dioksīds ir manām samazinājies dēļ tā. Jā, ļoti. Vai tad man, kungi, jums ir jautājums, vai tad tā samazinājums ir arī tādēļ, ka cilvēki tomēr pievērš uzmanību pērkot jaunas apkurs sistēmas tam, cik viņas ir energoefektīvas, kādu videi draudzīgas vai nav? Jo tas man ļoti pārsteidz, kad es gatavojušies sarunai, tas, ka šīs malka, brikets un granuls tiek uzskatīts par atjaunojumu, kas tā kā neietekmē vidi, bet es dzirdu, ka tomēr ka tās daļiņas tomēr ietekmē. Vai vispār cilvēki pievērš tam uzmanību, kad iegādājas vai arī uztur savas apkursies sistēmas? Kā jūs to esat pieredzējuši? Nu, teiksim, pie tādas tirniecības momenta vairāk cilvēki prasa liederības koeficientu iekārtām, manuprāt, ne jau dēļ tā, lai par tām daļiņām domājot, bet par to, cik viņam būs ekonomiski tā kurināšana. Par tādu jautājumu, kāda atstāja ietekmi uz vidi, nu, man liekas, ka es neesmu pat ne no viena cilvēka to dzirdējis. Vēl. Cerams, ka pēc šīs diskusijas tas arī būs aktuālāks jautājums. Nu, protams, šobrīd, visu laikam ejot uz priekšu, tās iekārtas paliek energoefektīvākas ar pilnām automātiskām tīrīšanām, kas atkal savāc pēc iespējas daudz tās smalkās daļiņas, te gan, protams, atkal ir par tām, ka
to daļiņu, kuru redzam, ka tā nebūs tā, ko ieelpo, bet nu, tāpatās tur arī ir pietiekami daudz, tiek savākt tā arī smalkā daļiņa. Nu, tad, protams, laikam ejot uz priekšu, tās iekārtas paliek efektīvākas. Un dēļ tā vien arī noteikti tā gaisa kvalitāte uzlabojās. Bet tā nav prioritāte, kāpēc cilvēki nopērk jaunu, labāku katlu, vai ne? Jā, parasti visiem tas ir tikai ekonomijas jautājums un ērtību jautājums. Vai jūs redzat, ka varētu mainīties tomēr šis redzējums, ka cilvēkiem arvien aktuālāk kļūst viņu veselība, ne tikai viņu finansiālais nodrošinājums, viss kaut kā komplekss? Es domāju, ka tas ir arī manāms no tā, ka cilvēki cenšas it kā pavisam tuvu Rīgai, bet tomēr pie Rīgā meklēt īpašumus. Nu, ka grib tomēr to kaut kādu savu svaigāku gaisu un tādā Rīgas bursmā dzīvot bišķiņ mazāk. Ir, protams, grupa cilvēki, kas ne ir rīdzinieki un būs rīdzinieki, pilsētnieki, bet ir daudz tiešām zina cilvēks, kas tīri dēļ gaisa kvalitātes grib pārcelties kaut kur ārpus Rīgas. Bet pierīgi. Bet tur arī vienmēr diskusija no citas puses, ka cilvēki brauc ar mašīnām, un tur tiesājums Nu, tāpat rodās, jā, un galā protams. viss atkal ir slikti. Ja drīkst, es domāju, tur arī ir svarīgi kādu veidu, vai tās jau ir vecā tipa mājas, vai tas ir jauni būvētie ciemati. Tas ir no tā atkarīgs. Es minu savu piemēru. Es dzīvoju vecā tipa, vecās būvs, padomju laikos būvētās mājās, kurās visās ir apkures sistēma, vien nav renovēts. Ir vecā tipa, un tur par efektivitāti to krāšņu un par to akmeņogļu joprojām lietošanu. Es domāju, drīz arī vajadzētu runāt par pieejamību šādu veidu kurinājumu. Ja sāksim ar to lielo bubuli, ja tā drīkst teikt, tām akmeņoglēm. Kamēr tās būs pieejamas, tikmēr tie vecie katli tiks darbināti. Droši vien, jo ekonomisko aspektu mēs nevaram izslēgt, vai ne? Jo ne visi var uzreiz visu sistēmu apkurs nomainīt daļa ekonomiski. Pat ja viņi ļoti, ļoti to vēlās. Tāpēc arī, ja kāds grib pārcelties ārpus Rīgas uz vietu, kur būs svaigs gaiss, lūdzu papētiet šo jautājumu, jo es no savas pieredzes varu pateikt, man nav svaigs gaiss apkurs sezonā. Agris smaida. Nē, es pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka tā ir viena no problēmām nedaudz plašāk, ka tur ir ne tikai gaisa baseina piesārņojums, kas būtu emisijas, bet arī jautājums par notekūdeņiem un tā tālāk, visi šie pierīgas apbūves, būtībā ciemati bez infrastruktūras atbilstošas, tātad notekūdeņus nav kur likt, visi kurina kaut ko bez kontrolas, nezinu ko. Tas šobrīd sāk sakārtoties, bet mēs runājam tiešām tā pierīga, haotiska apbūve bez atbilstošas infrastruktūras. Kāpēc mainās tas kurināmais un tā SO vai SO2 ir mazāk, vienkārši tāpēc, ka mazāk netiek izmantos praktiski mazuts un ogles, tā ir tikai sērs pār. Jā, tas ir viens no iemesliem. Bet jāatcerās, bez smalkajām daļiņām, protams, ir arī citi piesārņojumi, dabas gāzē Renault X, par ko mēs maz diezgan runājam, slāpekļa tātad oksīdi un ir arī ja mums ir nepilnīga sadegšana. Tās, protams, tvana gāze, kas arī ir tieša ietekme uz cilvēku veselību, ļoti retos gadījumos bez šaubām. Bet, jā, skaidrs tā lielā problēma mazās daļiņas, kas ir neatrisināts jautājums, bet arī transports un rūpniecība, kā mēs runājam, tāpat osta, rogļu pārkraušana, protams, milzīga problēma. Bet, labi, ja tomēr mēs esam situācijā, kad ir šīs apkurses sistēmas jaunākas vai vecākas, tad, ja skatāmies uz vecajām, Agri, varbūt tu vari minēt, kuras tad ir tās dabai draudzīgākas, neskatoties uz eksploatāciju? Tad, ja man tā ir, tad es teikšu, jā, es tomēr daru kaut ko labu. Jā, tas ir taisnība, ja mēs tagad cilvēku izņemam no tās dabas ārā, un tad ir ietekme uz vidi un ietekme uz cilvēku veselību. Par cilvēku veselību mums ļoti labi jau izstāstīja, un te ir tomēr putekļi un šīs smalkās daļiņas. Bet es neteiktu, ka tā ir tā ietekme uz vidi. Ietekme uz vidi mēs atkal runājam, mēs jau pieskārāmies, kas ir ilgspējīgs kurināmais, kas spēj atjaunoties. Tā aizvien vēl ir biomasa, lai arī šobrīd ir tā diskusija un ļoti pamatot biomasa, kur ir ilgspējīga. Ne visa biomasa ir ilgspējīga, mēs vedam kā kādreiz biomasu no Baltkrievijas vai Krievijas un sašķeldojam un uzskatām, ka tā ir ilgspējīga biomasa, tā tas gluži nav. Tad vienkārši ir lēts kurināmais.
Bet, protams, tā ir biomasa un bezemisiju tehnoloģija, siltumsūknis un ņemot vērā, ja elektroenerģija ir iegūta arī ilgspējīgā veidā, vai tas ir hidro vai vējš, un nākotnē mēs redzam, mēs ejam uz hidro un vēju lielo, un saules PV, kas varētu lielā mērā nosegt lielu daļu no elektroenerģijas izstrāde, bet ne visu. Kurā gadījumā paliks fosilais, būs gāzveida kurinājumais, paliks gāze kaut kādā veidā. Tas ir uz tādu, bet tā ir tā lielā enerģētika, ko mēs kā privātmājas īpašnieks vai lokālās apkuras īpašnieks īsti izvēlēties nevaram. Kādu apkuras sistēmu izvēlēties, kolēģis pilnīgi pareizi iesāk. Tas ir jautājums, mums sākumā jāskatās, kāds ir tas patēriņš. Par energoefektivitāti mums ir jādomā, jo, ja mums ir energoneefektīva, siltumsūknis strādās neefektīvi, jo siltumsūknim vajag efektīvu ēku, efektīvu patērētāju, lai mēs turpgaitā varam dot zemu temperatūru, tad šīs siltās grīdas, par ko mēs parasti runājam, un tad virsmas lielas virsmas ar zemām temperatūrām, un siltumsūknis var ļoti efektīvi strādāt. Ja jums ir neefektīva ēka, čūguna radiatori, jums jādod 45-50 grādi temperatūra, siltumsūkņa efektivitāte strauji krīt. Līdz ar to šādā gadījumā vienkārši pateikt, ka visiem ir jāpāriet uz siltumsūkni, tas ir labākais risinājums, tas gluži taisnība nebūs. Jau pieskārās. Kā teiksim, pareizi jau vispār būtu ēkas energosertifikāts, lai to saprastu, kādu apkurs veidu likt, jo tāpatās, ja būtu siltās grīdas uzliktas, bet labi zināms, kas bija būvniecības buma laikā, ka tās labi siltās grīdas uztaisītas, bet no siltinājuma tur ir viss kopējā ēkas siltinājuma, viss ir slikti, tas arī, kā teikt, nebūs risinājums. Tā kā ir jābūt tieši kā kolēģis teica, kad ir jābūt apkurēji tā, lai lietot siltumsūkni, būtu jābūt tā, lai turpgaitā var laist ļoti zem temperatūru iekšā. Tā kā, tas ir tāds, kā teikt, tikai pēc siltumenerģijas certifikāts spriežot, protams, ja viņš būs pareizs, nevis tikai kā bieži Latvijā notiek uzrakstīts. Bet kā tu pieredzēji, redzi, cilvēkiem ir pieeja tādu certifikātu uztaisīt un tiešām, ka cilvēki domā par savām privātmājām? Šobrīd jau lielākā daļa būvvaldes neļauj māju nodot eksploatācijā bez viņa. Bet te gan atkal tiešām tas jautājums, lai tas certifikāts būtu patiesi. Vai tiešām tie visi normatīvi būs izpildīti gan par siltinājumu, gan par tā skaitā arī par vēdināšanu. Tas ir, starp citu, man liekas, ļoti būtisks. Jo līdz ko tā māja tiek uzbūvēta, uzcelta ļoti energoefektīva, kur ir ļoti maz siltuma zudumi, tur jārēķinās atkal to, ka tas svaigais gaiss no ārā arī netiek iekšā. Hermetiskums, tā tad ir jāveido rekuperācijas sistēma, lai notiktu gaisa apmaiņa. Un rekuperācijas sistēma nevis tikai logus varot vaļā, bet ar rekuperāciju tikai tā, lai atkal nezaudētu to saražoto siltumu. Ārpēc, manuprāt, jau ir kaudz ar jautājumiem. Es nezinu, mums pietiks ar šo diskusijas laiku, bet arī jums, skatītāji, klātesošie, kas ir šeit pēc diskusijas, ka mēs pabeigsim, jūs arī varēsiet uzdot jautājumus. Un es tiešām aicinu arī visiem tiem, kas šobrīd skatās Mana Vide Facebook lapā tiešraidi, komentāru sadaļā droši rakstiet jautājumus, jo man arvien vairāk un vairāk ir neskaidrības nekā skaidrības. Bet turpināsim tēmu par rekuperāciju, varbūt vēl vēlāk pieskārsimies, bet jautājums pavisam vienkārši. Kā kurināt pareizi un taupīgi, lai nemazinātu apkurs iekārtas efektivitāti un nepiesārņotu gaisu? Jo noteikti ir cik veca iekārta, ko mēs liekam iekārtu iekšā, bet arī ko mēs ar to iekārtu darām. Cilvēkiem mēdz būt slinki un bieži vien varbūt pat neizlasa instrukciju, kas ir jādara. Es varu šeit ar stāstu. Man ir stāsts izdzīves manējās. Es strādāju kā vides aizsardzības inspektors jau 30 gadus, un es sāku strādāt kā gaisa aizsardzības inspektors. Kā saka, lai dzīve nebūtu tikai medus un avens, mans vīrs bija katlu mājas priekšnieks. Lieliski. Tagad tas būtu interešu konflikts. Tad tas tā varēja būt. Protams, darbu mēs nesām uz mājām. Un tad bija viens ģimenes strīds, kur rezultāts bija diezgan negaidīts, jo argumenti bija tādi. Jums tur tā katlu māja strādā tik slikti, tur netiek ievērotas tur emisijas, un no otras puses man ir arguments, ko tu ar savām emisijām, man vajag, lai man katlu māja strādā optimālā režīmā. Un
Un tad bija, bet man vajag tieši to pašu. Jā. Jo tad, kad katlumāja strādā optimālā režīmā, notiek vispilnīgākā ķīmiskā sadegšana, emisijas ir vismazākās, un arī siltumu viņi dod visvairāk. Ja? Tā kā šis ir tas, gaišais moments tajā visā apkuras procesā, kā enerģētiķu intereses un vides intereses, viņas sakrīt. Ja? Mums visiem vajag vienu. Mums vajag, lai mums sadegšana ir efektīva, jo no tās efektīvās sadedzināšanas arī ir mazākās emisijas. Ja? Un tādēļ tas attiecās būtībā uz jebkuru apkuras iekārtu. Ja? Vai tas ir rūpniecisks apkuras katls, vai tā ir privāta mājas, granulu krāsnes. Ja ir nopirkta laba iekārta, tad viņi ir labi un pareizi arī jāeksploatē. Šobrīd tā vienkārši pēc savas pieredzes, es domāju, ka es tā uzburu ainiņu, ka tādai lielai skaistai privātmājai, ja viņai ir granula apkuras iekārta vai vispār kaut kāda biomasas iekārta, ka viņai noteikti kaut kur tur sistēmā ir jābūt mazam ciklonam iekārtai cieto daļiņu uztveršanai. Kaut vai šī tādam mazam bundulītim, ja? Kur vienkārši tās daļiņas iegriežās un nosēžās smaguma spēki ietekmē. Vai tas tā ir, to droši vien speciālisti izstāstīs, bet tā šobrīd ir. Biomasas iekārtai noteikti ir jābūt klāt vismaz kaut kādam mazam elementāram cieto daļiņu uztvērējam. Bez tā šobrīd iekārta nevar strādāt, jo jaunās emisiju robežvērtības, kas šobrīd tiek piemērotas, viņas lēnām stājās spēkā dažādām iekārtu grupām, sākot no 2018. gada līdz 2030. gadam, tas mums sola stipri labu gaisa kvalitāti. Un beigās pašā noslēgumā, protams, ir arī mazās privātmāja apkuras iekārtas, kur arī doma, kādā veidā to panākt, lai cilvēki uz viņām skatītos un cilvēkiem tas interesētu, ir vienkārši piedāvāt viņiem labāko tehnoloģiju. Jā, piedāvāt tehnoloģiju tieši tāpat kā tad, kad vajadzēja panākt, lai uz ielām ir tīrāks gaiss, vienkārši sāka piedāvāt labāku benzīnu. Vai tad, kad vajadzēja atbrīvoties no gaistošiem organiskiem savienojumiem, mēs visi sākām lietot krāsas uz ūdens bāzes. Ja, un tāpēc tā gaišā doma ir, ka pēc 2030. gada mēs savā tirgū varēsim nopirkt tikai labas sadedzināšanas iekārtas. Ja, kur iekārtu pasē jau būs skaisti uzrakstīts, kādas emisiju robežvērtības šī iekārta nodrošina. Tas ir mans gaišzilais sapnis. Es redzēju, es par to ciklonu, bet tas ir rūpnieciskajiem, privātajiem jau nav šobrīd tāda. Nav īsti pieejama. Privātajam sektoram ir sākot tikai no kaut kādiem 100 kW un uz augšu. Jaudīgām, un tas jau attiecīgi jau gandrīz ierakstās tā kā rūpnieciskajā daļā. Tā vēlreiz, lai es saprotu, kas nav privātmājām? Ciklons. Tas ir aiz katliekārtas iekārta, kas vienkāršiem vārdiem sakot, savāks tās smalkās daļiņas atsevišķās painītīs, kur pēc tam noņem nost un var. Tātad tas nenotiek parastā mājā vai mazā daudzdzīvokļu mājā, jā? Ne, mazā daudzdzīvokļu mājā jau varētu būt, jo tas jau varētu būt tie 100 kW un uz augšu. Jaudas, jā, tas ir vadoties pēc iekārtas jaudas. Mazajām iekārtām, kas ir tā kā privāta mājas sektorā, tāda lieta nav. Bet labi, tad ko tad es varu darīt, ja man ir tās mazās iekārtas un man ir tikai mana privāta māja? Kas ir tas, kā es varu energoefektīvi un arī nepiesārņojot dabu, tad rūpēties par to iekārtu? Galvenais, lai ir pilnvērtīga sadegšana. Jo, kā piemērs, ja kurina ar malkas apkuras katlu, ja ir uzstādītas akumulācijas tvertnes, kur uzkrāja to lieko siltumu, to, ko tā katliekārta ir spējīga saražot, ka jau ēka ir bijusi uzsilusi, un ielādēt, kā teikt, tādā tvertnē iekšā to siltumu un pēc tam no tvertnes ņemt projām, tas arī radīs mazāks šos izmešus, jo bieži vien ir tā, ka, teiksim, cilvēks ir iekurinājis, uzkurinājis, uzsildījis savu ēku un tagad pielādē pilnu to krāsni, gaisu
aiztaisa ciet, un tā viņš tur sūt lēnā garā. Un tas ir arī tas, kas veido šos izmešus. Jo nav pilna sadegšana, nav temperatūra, lai sadegtu viss šis. Tagad es domāju, kā tēlēn runājot, ir tā, šīs nepilnīgās sadegšanas rezultāts ir tvana gāze. Jā, nu, punkts pirmais, cilvēkam ir bīstami, jā, bet tā ir elementāra drošības tehnika. Bet no ķīmijas viedokļa, jā, gaisā aiziet savienojums ar ķīmisko formulu CO, tur vēl ir ogleklis, kurš nesadeg, jā, kura siltumu pazaudējam, jā, aiziet atmosfērā. Un vēl, man liekas, jaunās paudzes, protams, kaut vai tiem pašiem granulu katliem jau ir automātikas, jā, ir vecajiem tu manuāli tur visu dari, jā, bet automātika ļauj tev pielāgoties tiešām, vai tev vajag to kurināt šobrīd atkarībā no apkārtējās vidas temperatūras, ne? Tieši tā, tas arī ir ļoti būtisks moments, un vēl es atļaušos te vēl tas, ko mēs jau šogad jau, manuprāt, visi saskārāmies, ka mēs tomēr savu termālā komforta latiņu nedaudz zemāk nolaižam. Ja mums ir, es nesaku, ka tas būtu tā ideāli, jā, ideālā pasaulē mēs nedzīvojam, bet ja tā ņemam 20-24 tajās robežās temperatūrā, mēs visi varam atrast savu temperatūru, vai ne? Lielākā daļa, domāju, atradīs. Tad jautājums, vai 20 visiem der, tad jautājums vēl 19. Nē, bet tas ir cits tāds, bet par to automātiku, es domāju, varētu būt interesanti. Arī par tiem pašiem granulu katliem, tad, pa kuriem minējāt par tām automātikām. Automātika, jā, tas ir ļoti svarīgi, kā tas viss tiek kontrolēts un regulēts, bet lielai daļai cilvēku ir palikusi tāda, kā teikt, sena aizsardzība, grib pasargāt sevi, grib jaudas rezerves. Un tās jaudas rezerves arī atkal veido nākošo šo problēmu. Tas, kad izvēlās krietni pa jaudīgu to apkuras iekārtu, un tad tā sadegšana atkal nenotiek pilnvērtīgi. Jo katls ir paspējis knapi iekurties, ka jau ir sasniegt temperatūru, ka viņam jāslēdzās ārā. Viņš nav sasniedzis savējo maksimālo liederības koeficientu, tur kuroties aptuveni ar 90% no savas jaudas. Viņš kurās visu laiku tur kaut kādiem 30% vai 40%, un tad līdz ar to tā sadegšana nav. Un tas ir atkal, kas veido šos izmešus. Cilvēkiem vajag, man vajag jaudas rezervi. Kā tad ir pareizi? Es tikai pilnīgi piekrītu, teiksim, praksē arī, ko mēs redzam, mēs pieskārāmies tā kā lielajām jaudām, un tomēr mēs runājam par tām mazajām. Es gribēju teikt, ar lielajām jaudām ir vairāk vai mazāk kārtībā, tur notiek nepārtraukta kontrole, emisiju, un ir arī attīrīšanas iespējas, sākot ar cikloniem, beidzot ar elektrostatiskajiem filtriem, kas noņem visas cietās daļas. Mazās iekārtas ir problēma, jo kāpēc? Visi ļoti labi izstāstīja. Pirmkārt, pa lielu jaudas, cilvēki izvēlas divreiz lielākas jaudas, un tas ir arī nedaudz pārdevēja lauciņā tāds akmentiņš, gribētu teikt, vai arī vienkārši klients nenokonsultējās un nesaprot, kas tad ir vajadzīgs. Tātad, jā, kolēģis izstāstīja, pie zemes jaudas katls nespēja pilnvērtīgi darboties, slāps nost, notiek nepilnīga sadegšana. Otra lieta, kas nenotiek, teiksim, mazo jaudu sektorā, nenotiek tāda katlu ieregulēšana, kas notiek ar lieliem katliem. Jūs uzaicināt speciālistu, tomēr pēc kāda laika speciālists atbrauc, apskatās, kas jums ar katlu notiek, vai ir pietiekoši daudz skābekļa, varbūt jūs nedodat pietiekoši daudz skābekļa, nenotiek sadegšana, vai skābeklis ir par daudz. Skursteņslaucīs, kas ir obligāti jāizdara, bet izsauciet, iztīrīt skursteni, iztīrīt katlu, sekojot līdz kurināmēm, jo tas ir arī biomasas katls, malkas katls, kur, protams, tās automātikas nav to iespēju varbūt regulēt, izmantojot sausu malku, neizmantojot slapju. Tas ir tās pamatlietas, ar ko mēs iesākām pašā ievadā, ir jāseko līdzi, jāuztur tas katls labā darba kārtībā. Un vienreiz gadā atļauties un izsaukt speciālistu, kurš atbrauc ieregulē katlu. To tomēr vajadzētu darīt, tas netiek darīts. Gāzes iekārtām ir obligāti, bet arī, es domāju, Latvijā ar to mums stipri pieklibo. Tieši mazajās jaudās. Vai mums vispār ir izpratne par to, cik bieži, tu minēji, ka vajadzētu pasaukt reizi gadā speciāls, bet kā vai tāda pati skursteņa tīrīšana, vai tas ietekmē arī efektivitāti un arī daļiņu izdevu? Daļiņu izdevu pilnīgi noteikti. Tas ir arī vienreiz gadā, tas pat būtu kā
Es domāju, par Ugunsdrošība, tas būtu bezmaz vai likumā jāieraksta, ka ir gadā reizi viņam ir jābūt iztīrītām. Tas ir tiešākais ir gan izmeši, gan ugunsdrošība, jo ļoti bieži ir tā, ka gana daudz cilvēku ir arī redzējuši to, ka brauc garām un redz, ka degs skurstenis. Ļoti efektīvi iztīri, bet nav droši. Jā, iztīri ļoti efektīvi, bet veido ļoti daudz izmešus un ir ļoti nedroši. Tad reizi gadā noteikti vajadzētu. Tad, ja jūs meklējat darbu, droši varat meklēt darbu Skursteņslauķos, jo izstāst, ka pēc šīs sarunas tas būs tiešām skaidrs, tur nav tik vienkārši. Viņiem ir zeļu sistēma, viņiem ir ļoti nopietna apmācība. Un arī par rajoniem ļoti iedalīts, tā kā. Labi, bez jokiem, bet tas ir ļoti svarīgi, kā mēs saprotam. Tas ir ļoti svarīgi. Gan ārprāts, un ir arvien vairāk jautājumu. Un kā kolēģis minēja pa malkas mitrumu, droši vien cilvēkiem, lietotājiem tagad iedzināties procentos, tas būtu pa sarežģītu malkas mitruma, bet daudz saka, kurins savs, es pavasarī nozaģēju un rudenī jau kurinu. Tā nē, viņai vismaz būtu 2 gadi jābūt pastāvējušai. Tas ir tāds vienkāršākais veids, kā saprast, ka ir aptuveni savs malka. Bet tas ir ne tikai par malku, granulām jau arī tieši tas pats. Es domāju, ka ļoti daudz granulu ražotāji arī dažreiz grēko uz to, ka tā granula nav pilnīgi. Tur bieži tiek grēkots ar sastāvdaļām, jā. Ar sastāvdaļām un tas, ka tur ir gana daudz smilts klāt vai, kā iepriekš minēja, kad no Krievijas, Baltkrievijas ļoti daudz nāca materiāls iekšā un tur bija ļoti daudz miza. Viens no, teiksim, tādiem elementārajiem veidiem, kā saprast, tā granula būs laba vai nē, ja viņi ir pietiekami gaiši. Un tur tika jaukts vienkārši klāt kaļķis. Viņi saražojot, viņi tumši pieejauts kaļķis un viņi gaiši. Gaiši. Un pēc tam zvana meistariem, kāpēc ir patēriņš baigi lielais, jo tajā granulā nav siltumenerģijas iekšā. Tā ir tāda, teiksim, ikdiena. Cilvēks varu vispār nokontrolēt tas, ko es pērku. Un īstenībā pirmais jautājums ir, ar ko vispār drīkst dedzināt un ko nedrīkst dedzināt apkurses sistēmās. To varbūt es teikšu. Drīkst dedzināt visu to, kas ir kurināmais. Jā. Jo, Jānis, esmu redzējis viens sižet, kur auzus arī dedzina. Jā, vai tas ir kurināmais? Specializētā kurtuvē, jā. Jo katrai kurtuvei ir savu veidu kurināmais. Nē, protams, teorētiski auzas ir materiāls, kas sastāv celulozi, tur enerģija iekšā un viņas deg, bet es nezinu, man liekas, dedzināt pārtiku, tas ir tā diezgan briesmīgi. Cepums arī degs. Kas degs? Cepums jūs eksperimentēs. Bet kurināmais malka, šķelda, granulas, briketes, jā, bet nekādā gadījumā elektrības stabi un pasarga Dievs dzelzceļa gulšņi. Jā, jo tā ir ķīmiski apstrādāta koksne, viņi ir piesātināti ar dažādiem materiāliem, elektrības stabi, piemēram, ar smagajiem metāliem, dzelzceļa gulšņi vēl var trāpīties kaut kas ļoti sens, kas ir impregnēti ar kreozotu, kas vispār ir atzīts par kancerogēnu vielu. Plastmasas nevajag dedzināt. Atkritumi. Sacījus atkritums, jā, to, ko daudz. Es domāju, ka grēko stipri daudzi, jā, jo liekas, tas jau viss sadeg. Bet degšanas temperatūra ir par zemu, sadegšana ir nepilnīga. Ja? Un sastāvs nav. Sastāvs ir briesmīgs, tas, kas nāk ārā pa skursteni, ir lielmolekulāras vielas, kuras nav labākās mūsu veselībai, un tās ir lielas, smagas kvēpu pārslas, kas nosēžās, labi, ja ne pie mums, tad tā mīļotā kaimiņa, bet no otras puses, otrs mīļotais kaimiņš to pašu uzkājas virsū mūsu dārzam. Jā, un tur ir noturīgas vielas. Tāpat kā arī par tiem pašiem, atgriežoties pie putekļiem, pie citām vielu daļiņām, tur jau tas pats kvēps, tas ogleklis, jā, viņš jau kāpēc arī tā ietekme uz veselību ir tik. Labi, mēs izšķaudām, izklapojam, labi, kaut kas tur rotē organismā, plaušās tur.
makrofāgi tur iznīcina viņus, jā, bet nevar iznīcināt, jo oglekli neiznīcina. Ja, tas kvēps, kas tur ir, tā daļiņa, viņa jau paliek, un tāpēc visu laiku, jo vairāk uzkrājās, pat arī, ja mēs ļoti maz ieelpojam, tiešām ļoti maz paliek tajā organismā iekšā, bet gadiem ilgstoši lielās koncentrācijas, ja tiešām gaisā ir, tas iekaisuma process visu laiku notiek. Organisms visu laiku cīnās, tiek galā ar iekaisumu, tāpēc jau ir tur tās sekas arī tālāk vēl ļaundabīgākām lietām saistībā ar plaušām. Ja, un tas ir tas pats, kad gaisā izmetam tos atkritumus dedzinot. Tā bija tēma, ko es arī gribēju pieskarties, jo to, ko mēs varam darīt, tiešām nededzinām, tad arī tās lietas. Ja mēs nevaram to veco katlu nomainīt, ja mums vienkārši nav naudiņas, varbūt mēs varam vismaz nopirkt konteineru, kurā to atkritumu ielikt. Un, man liekas, tas ir arī tas, ko bieži vien diezgan viegli ir izkontrolēt. Es nesaku, ka tas tā pavisam bez resursiem izkontrolējas. Par to, ka daudziem taču arī nemaz nav atkritumā apsaimniekot tie konteineri, jā, dzīvo mājās un nav. Tad jautājums, kur viņus liek. Labi, vai tagad var vest uz šķirošanas punktiem, jā, tas ir viens. Tas, protams, arī ir ļoti labi. Bet tādu vienkārši lietu kā kartona kasti. Es drīkstu sadedzināt savā lūdzu, nopūta bija. Nē, es domāju, tur drīzāk par sistēmām. Gan par sistēmām, man liekas, kā tā ir kartona kasta labāk. Es esmu sadedzinājis, protams, savā dzīvē, kādreiz kaut ko jau ir, masveidā. Sadegt viņi sadegs, protams. Jā, bet cik tas ir labi, efektīvi, vai tas vidēji draudzīgi, vai labāk? Kartona kasti varbūt, ja salīdzinām ar pēta pudeli, tad nav savā. Jā, gribēju tieši minēt par šo atkritumu dedzināšanu. Pie tirzniecības ir gana reizes gadījies tā, ka cilvēks, kad atnāk iegādāties iekārtas, ar ko jūs gribat kurināt? Es gribu blakus pielikt tā, lai es varu atkritumus sadedzināt. Nē, tas nav atkritumu sadedzināšanas iekārta. Jā, tas ir, jā. Tas ir dārgi. Tas varētu būt labs. Atkritumu sadedzināšana ir dārga. Jā, bet tāds jautājums rodās cilvēkiem. Bet Latvijā to arī dara, bet tā ir speciāla krāsnes, jā, kur ir ļoti augstas temperatūras, 1000 Lielas jaudas. Nē, tas lielas jaudas ar augstām temperatūrām tieši tā, un ar speciālu attīrīšanu un ar kontrolu monitoru. Bet izslēdzam šo tēmu, jo tas privātmājām mazām nav iespējams. Tas atkrīt. Es varbūt skatītājiem interesanti epopēja par gudronu dīķiem. Jā, tur bija tā Inču kalnā, jā, kad vajadzēja savākt tos dīķus, kur bija tās ķīmiskās vielas no padomju laikiem, kur bija apdraudēja gaujas tur, un vispār vidas katastrofa tāda lokālām. Mums ir Latvijā, tad, lai viņus savāktu un iznīcinātu, tad tur bēra skaidas, jā, tad tas viss tā ķīmija tur absorbējas un to ved ar kravām prom uz speciālu krāsni, kur augstās temperatūrās to iznīcināja līdz CO2 un ūdenim, jā. Labi, tur daļiņas droši vien arī kaut kāds minimā atļautajā, bet tā ir ražotne, tāpēc tās daļiņas tiek savāktas, ja, tur ir cikloni, filtri un vispārējais. Bet es tad iejautos citā lauciņā. Šeit es varu izstāstīt ļoti precīzi, jo šo te Inču kalnu gudronu rīķu projektu vadīja Valsts vides dienests, un jā, gudrons tika savākts, sajaukts ar zāģu skaidām, ar neutralizatoriem, jo gudrons ir ļoti, nevēlas viņš ir sērskāpais gudrons, jā, viņš ir ļoti korozīvs materiāls, tur vajadzēja neutralizēt to skābi. Un šo te materiālu sadedzināja Brocēnos cementu rūpnīca, jā. Un viņš sadedzināja vienkārši ideāli, ja, jo, lai saražotu cementu, ir vajadzīgs sērs un ir vajadzīgs viss tas sastāvs, kas tajā gudronā ir iekšā. Viņš īstenībā viss smuki iekusa iekšā cementā. Un rūpnīcai pat emisiju nav. Tā ir pilnīgi noslēgta ražošana, ja. Tā kā gudrona dīķus mēs utilizējām ļoti vidēji draudzīgi. Jā, bet ja mēs ejam atpakaļ uz kartona kastes utilizēšanu, es zinu, ka es mēģinu vienkārši, jo manā galā šķiet, ka to drīkst darīt. Labi, šis bija liels objekts, kas nav saistīts ar tā kā privātpersonu apkuru sistēmām, bet agri. Es drīkstu sadedzināt kartona kasti, vai arī tur iekšā ir vielas tomēr, ko nevajadzētu likt. Kartona kaste var sadedzināt, jā. Bet žurnāls nevajadzētu. Nē, vienmēr sakot, nedrīkst dedzināt viss, kas ir krāsots, lakots, jebkas cits, būtībā, te jau mēs ļoti labi izstāstījām. Dedzinām tikai kurināmo,
kartona kaste, jā, viņa sadegs, tur nav nekas krāsots, lakots, viss kārtībā, bet problēma ir ar visām cita veida atkritumu koksni, kā mēs to saucam, kuru īstenībā Eiropā vāc un dedzina atkal lielos katlos ar speciālu attīrīšanu, ko mēs mēģinām dedzināt mazos katlos, to dedzināt nedrīkst, tāpēc, ka gandrīz jebkura palete, gandrīz jebkurš iepakojums ir kaut kāds krāsots, lakots, impregnēts un tā tālāk. Tas nesadeg. Kas ir, kā piemēram, vecie skāpi, kas ir ļoti populārs, kurināmas veicēt. Skaidru, nu tas viss sliktākais, ko jūs varat iedomāties un mēģināt sadedzināt. Tas ir. Jā, tas. Bet tad es pavisam nesen biju ceļojumā uz Indonēziju, tur atkritums kurina, nu ne jau apkuras vajadzībām, bet vienkārši tas bija ļoti sāpīga tēma, un man šķita, ka Latvijā to vairs nedara, jo es to smaku biju aizmirsusi. Nu tā kā bērnībā šo smaku, kad dedzina atkritumus, es visur biju, bet izklausās, ka tomēr šī ir aktuāla tēma, bet kā jūs prāt, cik liela nozīme ir, nevēlti šī diskusija arī, bet individuālajai atbildībai un izglītotībai mums kā individam, kurš tad apkuru izmanto savām vajadzībām? Es domāju, ka mēs jau visi zinām, tā informācija jau ir, bet tad, kad tev ieslēdzas tas ekonomiskais momentiņš, jā, kad tev ir tur, vai arī kaut vai tas, ka tev tam laiks jāatlicina, lai sašķirot un aizvest uz to punktu, tie punkti, kas lieliski strādā, un es domāju, to vajag vispār attīstīt aizvien vairāk, īpaši mēs par plastmasu runājam, jā. Bet vienkārši tā vākšana, sašķirošana, varbūt tas ir tas, ko, bet manuprāt, jau arī šobrīd jaunā paudze skolās to dara un arī praktiski tiek iemācīta. Manuprāt, tā informācija jau ir gana. Tikai, jā, nu, moments ir šķiet par to iespēju tos katlus efektīvos samainīt. Es teiksim, tad, kad cilvēks nāk pirkt to apkuras iekārtu un man saka, kad kurinās atkritumus, es cenšos ievirzīt to domu viņam tādu, nu, ja tev nav žēl savu kaimiņu vai apkārtējos, tad padomā par savu veselību. Un tad reizēm tas kaut kā bišķiņa aizķerās. Jo, nu, ja pats savā pagalmā kurina, nu, tad tas viss nonāks te patās lejā, vēl jau vairāk, ja būs augstāks atmosfēras spiediens. Viņam jau liekas, ka viņš tāds viens, un kas tad turas? Nu jā, un kas aizies gaisā. Viņam vēl kaimiņi, un tad tā deva jau ir, un es tā vienkārši par cipariem vispār, lai saprast par veselības skaits, kad ne jau vienmēr, ne jau tādās koncentrācijās ir gaisā tu ieelpot, un tev uzreiz būtu slikti, un es nezinu, tev tur trombs izveid. Tas jau ir tādā ilgstošā laika periodā. Bet es, ko es gribēju skatītāji atcerēsies, ka vides faktori, tā skaitā gaisa piesārņojums 30% dod mūsu organismam to artavu, ja ir kāda kroniskā slimība. Ja? Varbūt tas nav tas galvenais izprovocētājs, ja? Bet tas visu laiku tā kā, uztur to iekaisumu vai provocē lēkmi, ja? Mums vairāk vajag zāles lietot, mēs vairāk zāles lietojot, es atvainojos citus orgānus, ne tikai plaušas, bet tur, nezinu, aknas, nieres un vispārējais, ja? Sistemātiski iedarbojamies. Mēs tā nedomājam, mums jau tā liekas, tagad nav viss kārtībā. Iegriezu pirkstā ar nāzemē zināšu nākamreiz, kā darīt, jo es uzreiz manu to, ja? Ielpojot, tas tā ne, un gaisā jau skaidrs, ka tās koncentrācijas jau nav tik lielas, ja? Tas ir, mēs runājam par ilgstošu iedarbību, izņemot kroniskos slimniekus. Un šeit es tomēr gribu pateikt, ka tā viena kaimiņa bezatbildīga akmeņogļu kurināšana var tomēr kaimiņu mājā bērnam izsaukt lēkmi. Tas ir pilnīgi reāli, un arī no pieredzes zinu gadījumus, kad vienkārši izprovocē bērnam to astmātisko lēkmi, un ir jābrauc uz slimnīcu, un ir jānodarbina ārstu, un ir jāliek zāles, un ir jādara viss kaut kas, jā, jo tas tā ir, nu, tā var būt. Un tas ne tikai no apkurs, arī no lapu dedzināšanas pavasaros un rudeņos tā var būt. Ir pašvaldības, kas aizliedz to darīt, dēļ pie dūmiem. Jā, jo vienkārši, es zinu, piemēram, es reklamēšu, Smiltenes pašvaldība pat nodrošina maisus un aizvešanas pa brīvu. Ir to var izdarīt, to var sakārtot. Par apkurēm, es domāju, te vairāk varbūt valsts tāds moments, jā, cik daudz tur palīdzēt, varbūt viņam to sistēmu tur ar kaut kādām atlaidītēm vai subsīdijām to katliņu tomēr nopirkt. Ir jau arī programmas, mums jau nav tā, ka nav. Vienkārši jāpainteresējās. Tas atkal ir tas, ko mēs varam mainīt. Mēs varam vienkārši paņemt vienreiz, pieķerties, iziet caur tām programmas vai atbalsta prasībām un nokārtot tos dokumentus. Nu, varbūt tad jāsaprot, kāpēc to nedara. Varbūt tad vai kaut kādas konsultācijas vairāk dot vai ko. Nu, es domāju, cilvēkiem vienkārši jābūt aktīvākiem. Pat arī, ja viņi zina, tā. Jā, tagad jau, man liekas, vairāk jau saprot to, kad, ja piesauc to bērnu veselību vai savu veselību, tad, man liekas, jau aizdomājās, tas vien vairāk. Jā.
Nu, jā, ja nesaka, ja viņam nav jādomā par citiem, ja padomā par sevi, tad aizcerās bieži. Jo īstenībā man tieši ir pierakstīts, ka varam gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019. līdz 2030. gadam pāredz motivēt Rīgas, piemēram, apkurs iekārtu īpašnieks pieslēgties centralizētajai siltumapgādē, un ja tas nav tehniski iespējams vai ekonomiski pamatoti, tad ir jāveicina esošo apkurs iekārtu nomaiņu pret vidē draudzīgākām un efektīvām iekārtām. Varbūt jūs zinat, kur tad var meklēt to, es varu iegooglēt šo teikumu, vai ne, bet kur tāds parasts cilvēks var atrast šo informāciju un vērsties pēc palīdzības vai atbalsta? Viens ir, visas lielās pilsētas noteikti tie, kuri dzīvo pilsētās, izskatiet iespēju pieslēgties centralizētai. Šobrīd centralizētā siltuma apgāde piedāvā ļoti konkurētspējīgu to tarifu. Un tad, ja mēs skatāmies no tāda pilsētu plānošanas vai valsts viedokļa, tad noteikti tas ir tas risinājums blīvi apdzīvotās teritorijās. Kur var meklēt informāciju Rīgas gadījumā? Rīgas siltums, Rīgas enerģētikas aģentūra un citās pilsētās arī pie savu komunālo pakalpojumu sniedzēju vai pašvaldībā. Tur noteikti tā informācija ir un atradīsiet speciālistu, kas var nokonsultēt un palīdzēt. Protams, ne visur tas ir iespējams, tīri tehniski, un tad ir jāskatās, ko mēs jau te vairākas reizes esam atkārtojuši, kā mēs varam pirmkārt samazināt enerģijas patēriņu, kāda mums ir apkuras sistēma, kas mums ir termogalvas, nav, varam regulēt temperatūru, nevaram, kas ir ar ēkas siltinājumu un ventilāciju. Un tad mēs nonākam līdz avotam. Šobrīd arī ir dažādas programmas, kas piedāvā un atbalsta īpašniekiem savus avotus mainīt. Siltuma avotu, enerģijas ražošanas iekārtu, apkuras katlu mainīt, vai nomaino fosīlo pret atjaunojumu, vai arī veikt citus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Un informāciju var pameklēt. Ir Altuma mājaslapa, viena no programmām, kur administrē Altums, otra klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēta programma, arī paskatieties. Tas ir šobrīd, kas ir aktuāls un noteikti vēl sekos. Tā iespēja ir un noteikti iesaku izmantot arī visiem. Man liekas, es nezinu, vai mēs varam tā dzīvo siltāk, taču man liekas, ka pat tur ir mājaslapa, gan Facebookā var sekot, gan par mājas siltināšanām, ko kolēģi, gan par apkurs katlu, gan par ventilācijas sistēmām. Tas ir kompleksa pieeja. Tas ir tāds trīsstūrs, ne kompleksa. Tā kā mājiņa. Vai tu vari pastāstīt, tad kāds ir tas trīsstūrs, kam ir jāpievērš uzmanību, lai būtu gan energoefektīvi, gan dabai draudzīgi, gan veselībai atbilstoši? Varbūt, tas īsti nav mans, bet kā... Jā, nezinu, siltināt māju, tev kolēģi teica, siltinātu māju, jā. Tas trīsstūris būtu tāds energoefektivitāte, skatāmies, kas notiek ar enerģijas patēriņu, kur mēs patērējam enerģiju un kā to mēs varam samazināt, jo vairāk mums vajadzēs to resursu saražot, jo efektīvāk. Pirmais, pēc tam skatāmies uz elektroenerģijas patēriņu arī, kur mēs patērējam, pēc tam ir kontrole, kā mēs to visu kontrolējam, kā mēs kontrolējam apkuri, apgaismu un tā tālāk. Un pašās tās piramīdas augšā ir avots, kā mēs enerģiju saražojam. Ja mēs esam sapratuši, ka mēs enerģiju patērējam pēc iespējas efektīvāk, tad mēs domājam, kā to saražot. Un tad mēs skatāmies, kas ir atbilstoši tehniski iespējams, ja mums ir energoefektīva ēka, varbūt tas ir siltumsūknis, varbūt tas ir granulu katls, varbūt tas ir kaut kas cits vai centralizētā atkarībā jau, kur mēs atrodamies, kādi ir mūsu ieradumi, vai mēs gribam pilnībā automatizētu sistēmu, vai tomēr mēs gribam sistēmu, kur jāpasako līdzi, cik tas maksā un visi šie aspekti, bet tas avots ir pašās beigās. Kad cilvēki ļoti bieži otrādi sāk ar otru pusi, tad kā mums un ko tad, un kurš ir labākais šis avots un kurināmais, bet jāsāk ar otru piemēram, otru pusi. Es izvēlos, es gribu saules paneļus, esmu ilgspējīgi domājoši, bet es dzīvoju mežu vidū. Man tie saules paneļi nebūs visefektīvākais veids, kā ražot. Lai es arī saprotu, ka varbūt vislabākais un visērtākais kombinācija ar siltumsūkni, piemēram. Tāpēc ir jāsaprot. Es domāju, man radās tāds vārds galvā par atkarību, par to, ja pieslēdzās tām pilsētas visām sistēmām, ka cilvēkam varētu būt bail, es tagad būšu atkarīgs ne no sava, ja man ir mana malciņa kaut gan slapjā, es vismaz zinu, ka es likšu un zinu, cik es patērēšu. Bet tagad jau tas arī viss ir gājis uz priekšu, viss ir ar siltumskaitītājiem. Un cilvēks arī pieslēdzoties pie Rīgas, pie kopējiem apkurs tīkliem, var arī ekonomēt. Kaut vai, ja viņam būs palikusi tā malkas krāsniņa, kas ir pudiņkrāsnis, ja viņš viņu iekurinās, arī būs mazāks patēriņš. Un vēl, ko iepriekš es gribēju minēt par to pieslēgšanos tīkliem, tomēr, jo pieslēgsies vairāk,
cilvēki pie tiem tīkliem, jo tas vēl būs konkurētspējīgāks. Jo tas kopējās izmaksas par to kilovatstundu cilvēkam sanāks lētākas, jo vairāk būs pieslēgušies. Jo faktiski varētu teikt, ka katrā šajā jomā ir vesels riņķis, vesels cikls. Tur nav tā, ka tikai no viena cilvēka tas viss ir atkarīgs. Tur visur ir kopums. Kā arī par izmešu daudzumu samazināšanu ir jādomā visiem. Par ekonomēšanu ir jādomā visiem. Un tas nav tā, ka tas nav uz individu, uz vienu cilvēku tendēts. Tas ir jādara visiem kopistiski. Visi tas kopistiski grib dzīvot ilgu mūžu, tad par to ir jārūpējās. Un ja katrs, piemēram, no mūsu pieredzes arī, kad ja katrs ir kaut vai regulējamos temperatūru, tad man ir 3 istabas, es 2 dzīvoju, vienā nē, tad varbūt tai vienā tad nogriežam, un tad visi šādi darīs, tad būs uzreiz efekti. Es par to atkarību, es gribēju teikt, ka pieslēdzoties jūs esat mazāk atkarīgs, tāpēc, ja jums ir viens avots tikai dabasgāzi, jūs esat atkarīgs no dabasgāzes piegādātāja, vai tā būtu arī varbūt granulas vai malka, un jūs esat atkarīgs no tā, cik jūs labi sekojat tai iekārtai. Šajā gadījumā centralizētai siltuma apgādē ir iespējams diversificēt tos savus kurināmos. Viņi izmanto gan dabasgāzes, sliktu šķeldu, tātad dažādu veidu un sliktas kvalitātes kurināmo, ko viņi var efektīvi sadedzināt. Līdz ar to jūs tos riskus noņemat no sevis, un otrkārt jūs arī tad uzticat profesionāļiem, kuri tad ar to lietu nodarbojas, un tā automatizācijas tas līmenis ir nesalīdzināms ar jebkuru katlu. Jūs būtībā automātika strādā, un jūs sekojat savam patēriņam līdzi un izvēlaties atbilstošu režīmu. Es domāju, tā situācija šobrīd ir pilnībā mainījusies, un nevajadzētu no tā baidīties, ka jūs no kāda atkarīgs. Man arī par tiem radiatoriem, par tiem man, piemēram, nav. Es neesmu vēl beigusi remontu savā dzīvoklī, kur ir plānots, es zinu, ka tos mēs uzstādīsim, bet šobrīd es nevaru regulēt savu ikā, un man šķiet, ko tad es varētu darīt? Tas slinkums, bailes un tas viss tas skan galvā. Vai jūs visi, es ļoti priecātos, ja jūs visi padalītos ar to, kā jums šķiet, ko tad var teikt, vai ko var darīt, lai motivētu iedzīvotājs mani, arī Ingūnu, arī sevi, lai mēs veiktu un labāk rīkotos ar tām iekārtām, kas mums jau ir, gan lai energoefektivitāti paaugstinātu, gan arī lai vidē būtu draudzīgāk, gan lai iet uz to nākotnes virzību, pieslēgties kādai lielākai sistēmai vai nomainīt pret labāku. Kā motivēt? Tas ir jautājums, ko ja mēs zinātu, mēs tad tā visu samotivētu, ka visu izdarītu. Te ir, man liekas, ja šī energo saucamā krīze, kas mums bija šogad tomēr jāpiedzīvo, nav īsti visu to motivējusi, tad, man liekas, ka labiem piemēriem. Mēs par dzīvo siltā kontekstā esam tās renovētās mājas, kuri gan apkuras, gan sakārtotas, gan ēkas kā pašas, gan ventilācijas sistēmas. Viņi tā arī pasaka, ka viņi ar visu kredītu maksā mazāk. Ja, tā kā, kas vēl vairāk var motivēt kā naudas ietaupījums. Skaidrs, ka ideja dzīvot, bet to varbūt ir grūtāk mainīt no ārpuses, ja tev pašam nav tāda vēlme to darīt. Protams, arī informāciju tev var panākt pēc kaut kāda laika, bet es teiktu, ka kritiskā maska, kamēr tu dod informāciju, ir vismaz 10 gadi, kamēr vispār mainās cilvēkam kaut kāda uztvere. Bet, ja ar ekonomisko nevarat, es teiktu, tas ir tāds vislabāk rādīt reāls piemērs, reāls situācijas, kalkulācijas, aprēķinus. Nevis tas, ka tu izrēķini pēc formulas, bet iedod pretīm vēl 5 cilvēkus dažādākās situācijās, dažādākās Latvijas vietās, kuriem tas reāli darbojās. Ja? Tas ir vislabākais. Nezinu, bet kungiem droši vien ir varbūt pieredze ar klientiem strādājot, vai es nezinu jums. Es varu piekrist, jo šobrīd tiešām, man liekas, mēs vēl esam tajā posmā, kad mūs vislabāk motivē nauda. Ja? Ietaupījums, ja? Vai arī jāsaprot, ka sabiedrība ir ļoti dažāda. Ja, un ir vesels sabiedrības slānis, un ticiet man, viņi nav maz, ja, kas dzīvo vecā mājā un kurina ar savu malku. Viņiem nav iespējas paņemt kredītu pašiem, ja, viņiem nav iespējas, kas saka, aiziet un nopirkt. Ja, ir vajadzīga atbalsta programma. Ja, pilnīgi noteikti. Un ja mēs runājām, tika pieminēts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns,
Arī tur šis aspekts ir minēts, ka ir nepieciešams atbalsta programmas privātu māju iedzīvotājiem, jo ne visi ir maksāt spējīgi. Un šis, tas ir jautājums, par ko ir jādomā būtībā pašvaldībai, jo katra pašvaldība labāk zina, kāds ir viņas iedzīvotāju sastāvs un cik daudz ir privātmāju iedzīvotāji. Šobrīd tas ir vēl neattīstīts sektors, jo, cik es atceros, bija tāds viens ļoti īsts brīdis, kad privātmāju siltināšana tika atbalstīta, tad tur, kā saka, tie, kas pirmie aizskrēja, tie arī pirmie pie kaut kā tika. Tikpat īsts bija arī brīdis, kad varēja arī apkuras iekārtas privāti mājā, teiksim, dabūt kaut kādu atbalstu, kas arī ļoti, ļoti ātri tika izķerts, vienkārši par to ir nākotnē jādomā, un šīs te problēmas jārisina. Vēl te mums tagad ir klimata un enerģētikas ministrija. Tās ir tik ļoti saistītas lietas, viņas ir ļoti pareizi saliktas kopā. Es vēl gribēju, varbūt, tā kā mana privāta māja, un mēs kā reiz domājām piesaistīt finansējumu, un tad es pateikšu godīgi, tas, kas varbūt ir jāpamaina, vieglāk jāuzstājas tā birokrātija. Jo tas ir laiki, ja tu vēl tur ir tādas bažas, vai tu dabūsi visu atpakaļ, vai tu tur visu ņems. Protams, kad palīdz altums un citi tie instrumenti, bet īstenībā tas daudz dzīvokļu mājā varbūt ir pat vieglāk nosacīt, kamēr tu ties līdz lēmumam, jo ja tev 50 vai 150 dzīvokļu mājā, tad tas ir, es zinu stāstu, kur sieviete 2 gadus vāc paraugus, bet šobrīd viņi ir no priekla droši vien apraudājās šajā sezonā, cik viņi labi to izdarīja. Un visi viņai tur pateicīgi par to. Bet privāti, mēs tiešām izdarījām to par saviem līdzekļiem, bet šis viss virpulis saistībā ar energo krīzi lika mums pārlikt prioritātes budžetos ģimenē, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs to izdarījām. Bet kāpēc neizmantojam instrumentu? Ātrā atbilde, man šķiet, ka bija birokrātija tomēr. Un daudz neskaidrs lietas. Tas daudz laika un ir bailes, ka pateiks nē. Un tad es pat zinot to, ka es varbūt varētu, bet man tas prasītu pārāk daudz laika, lai tajā visā iedziļinātos, pat ar konsultācijām. Un tas man šķiet ir ļoti forši tas, kad var runāt ar tiem, kas ir gājuši tam cauri un paprasīt to viedokļu īstenībā, jo cilvēki ļoti dalās ar pieredzēm. Un arī tas pašs par māju siltināšanām un ventilācijas sistēmām un cauruļu maiņām ūdens sistēmās. Jo, kad ir kāds piemērs, tad tev šķiet pagaidi. Es varu arī paprasīt, un varbūt tas ir bieži vien traucē, ka mums ir bail prasīt palīdzību kādam, kas varbūt tam jau ir gājis cauri. Un es pat pēc savas pieredzes skatos, gribu atkritumu sistēmu salabot savā māju lokā, un es zinu piemēru, es vēl neesmu saņēmis drosmu uzrunāt tos cilvēkus, kas to ir izdarījuši, bet es lēnām domāju par to, ka es gribu, jo jāmeklē tādus mentors, varbūt pat tā varētu būt tāda, ka viens, ka konsultants tev no malas to dara, bet vienkārši reāli ģimeni, kas ir izgājis tam cauri un vienkārši palīdz. Es domāju, ka šāda veida diskusijas arī ļoti daudz palīdzētu, ka cilvēki varētu dalīties ar savējām pieredzēm, kā viņiem tas viss ir izdevies. Jo, Latvijā ir ļoti, ļoti daudz tādi, kuriem patīk tikai, pačīkstēt un teikt, ka viss ir slikti, ka neviens neko nepalīdz. Viss jau notiek. Arī par tām ēku siltināšanām ir pietiekami daudz atbalsta bijuši, jau kā tika minēti, gan par apkuras iekārtu maiņām, gan par saules paneļiem, saules kolektoriem. Viss jau tas notiek. Tikai cilvēki ir tādi, kas sēž, viss man ir slikti, viss nekas nenotiek. Tā kā, vajag vienkārši vairāk arī pašiem tajā iedziļināties. Nē, es vienkārši gribēju vēl par saules kolektoriem, kāpēc man tas joprojām ir 5 gadus plāns. Man tomēr šķiet ļoti nestabils valdības tās pozīcijas kontekstā. Pat cik es pārdodu, kā es uzkrāju, šiem momentiem tam jābūt ļoti strikti atrunātam. Ja es ieguldu milzīgu kapitālu no sevis, tam jābūt prognozējamam. Savādāk tā ticība, man liekas, ka jau vienu brīdi te ir zudusi kaut kādos momentos. Diezgan lielā mērā, jo kā man poļu kolēģiem, viņiem ļoti ievērojami mainījās šī pirkšanas pārdošanas politika. Ja iepriekš viņi zaudēja kādus aptuveni 20% no tā tīklā palaistā un atpakaļ ņemtā, tad šobrīd pēdējais, ko viņš minēja, kad tagad jaunie, kas slēdzās klāt tīkliem,
ka viņam atpakaļ jāpērk pat 3 reizes lielāku. Viņš ir noticējis, viņš visu uzlicis, viņš ir principā varbūt iekritis. Faktiski, jā, labi, tie, kur, teiksim, bija līdz tā likuma pieņemšanai uzstādījuši, tiem vēl palika pa veco. Tā kā iepriekšējā sistēmā, bet tagad jaunajiem ir, līdz ar to tas arī uzreiz baigi bremzējās. Un tā cilvēka vēlme tā kā iekonomēt, atkal atdurās pret šādu. Tā kā nav stabili. Gala neizlēmība no, teiksim, valdības puses. Zinot, ka es esmu tāda cīnītāja, man vienmēr ir par to, ka tā kā runāt, pēc iespējas vairāk runāt man ir problēma, ko es gribu darīt, tā kā neklusēt un nepukstēt mājās, bet runāt kaut vai savā vidē, lokā, un tad jau tas aiziet arī līdz augstākiem līmeņiem. Jā, tieši tā. To komunikācija ir ļoti svarīga, un starp citu man arī radās ideja par to, ka, tā slapjā malka vēl kaut kas arī, ja mēs sājam kā privātu māju, iela kopā un taisam lielu iepirkumu granulām, ja mums visiem ir, tad arī mēs varam ietaupīt savstarpēji. Mēs tā darām, jo mēs tā darām, mēs ar kaimiņu, mums ir tādi 3 kaimiņi, un tad, kad mēs tā kā, mēs vienmēr komunicējam. Tur vēl bišķiņ nianse, kurš no kura grib pirkt, bet jebkurā gadījumā, tāpēc, ka transports ir arī ļoti būtisks moments. Plus vēl apjoms, protams, ja tu ņem visu lielo fūri, tad skaidrs, ka tas ir gan vidē draudzīgi, jo tikai vienreiz tā mašīna brauc un apkalpo tās 2-3 mājas, tā kā, jā. Paldies tev par tavu uzmanību. Nē, tas nav man, tas manam vīram, bet viņš tur to vienmēr kārto. Agri, tu vēl vari pateikt par to, ko tu domā, ko var motivēt? Manuprāt, jau ļoti labi izrunāja. Es domāju, šīs 2 lietas, ko mēs arī visā tajā diskusijā esam salikuši kopā, domājam par savu veselību, nededzinām atkritumus, un otrs parēķinam līdz, paskatāmies savus rēķinus un sākam saprast, par ko mēs maksājam. Un tad tas scenārijs, tas plāniņš radīsies. Mēģinam sakārtot esošo, un ja mēs esam sapratuši un izsvēruši, kas mūsu gadījumam ir tā labākā tehnoloģija, meklējam finansējumu un nokonsultējamies ar speciālistiem, kas ir gan par brīvu pieejami, gan parunājam ar tehnoloģiju piegādātājiem un izsveram to lēmumu un ejam uz priekšu. Un es pat ieteiktu varbūt negaidīt nekādu veidu atbalstus un iet uz priekšu, bet, protams, atbalsts arī ir pieejams. Bet ieteiktu negaidiet, darbojieties uzreiz. Un, ja gribam likt saules paneļus, liekam pašpatēriņam un darbojamies. Klātesošie noteikti padomājam par to, vai jums ir jautājumi. Mēs jau turpinām, jau tūlīt noslēgsim šo, tā kā pēc viena jautājuma jums būs iespēja uzdot tad jūsu jautājumus, ja tādi padomājat, jums būs jābūt drosmīgiem, lai viņus uzdot. Bet vēlreiz tādā kopsavilkumā ļoti īsi, tad kas ir tas, ko mēs varam darīt? Tur jūs kā pieminēja, bet tā kā konkrēti, kas ir tas, ko mēs varam darīt, lai mazinātu šo tieši uz vidi ietekmi? Varbūt pat mazāk par to ekonomisko, bet tieši uz vidi. Sekot līdzi savām apkuras iekārtām un sekot līdzi katrs cilvēks, ko pats dara. Bet arī iztīrīt, piemēram, man ir krāsnes laukos, vienkārši iztīrīt no Tieši tā, jā, tas ir tā sekošana līdz iekārtai. Tā kā automašīnām arī cilvēks seko līdzi, lai brauktu droši ar viņu. Tad tā apkuras iekārta ir tā pati tehnika, kurai arī ir jāseko līdzi, par ko cilvēki ļoti bieži, teiksim, nopērk apkuras iekārtu. Vai viņai kaut kas var notikt? Bet tā ir tehnika. Tā ir tā pati tehnika, kas automašīna, kas brauc pa ielu. Tātad, ja tur seko līdzi, tad arī te ir jāseko līdzi. Es teiktu, laikam, kad vajag, ja ir tiešām tās vecās krāsnes un ir tā, akmeņoglis, ja, es ceru, ka kādreiz viņas nebūs pieejamas, vienkārši tas beigsies, bet tomēr, uzlikt to savu plānu atliec vai sameklē iespējas kaut kādus tomēr renovēt. Vai tā kā piemērs arī gāzi, mums bija kaimiņam iespēja, ja viņš tomēr uzlika siltumsūkni, ja, un arī saules paneļus. Tā kā vienkārši atlicināt. Es saprotu, ka ekonomiskais moments ir ļoti būtisks tiem cilvēkiem. Jā, bet vienkārši tā kā pieņemt savu lēmumu, es to darīšu, ja, un tad pamazām uz to arī iet mēģināt meklēt tos veidus, kredīta atbalstu. Visi ļoti nedroši. Uzsvars par veselību arī bija. Jā, protams, par veselību tajā manā sadaļā skaidrs, ka nebūsim utopisti, pilnīgi nulles emisiju droši vien nebūs, kaut kā mēs ejam uz to neitrālo, ja, bet runājot par daļiņām un citām, skaidrs, ka būs jebkurā gadījumā, bet ja mēs varam samazināt, tad domājam to.
labi, ne šodien, bet tad man 2 gadu plānā es to darīšu, un es nebūšu tas nejaucenis, kas te izmetis radīs apkārtnē, jā. Jā, es gribētu šeit mazliet tā noapaļot to visu. Man ļoti patika tās visas domas, kas te tika izteikts, bet es teiktu, ka, lai darītu kaut ko labu, tā nav tikai viena lieta. Ir tāds maziņš, man veidojas tāds maziņš strateģiskais plāns. Ja? Tātad mēs labi, atbilstoši, rūpīgi, ar laba saimnieka pieeju rūpējamies par to, kas mums ir. Ja? Izgrābjam no krāsnes pelnus, izsaucam skursteņas lauķi, saremontējam skursteņu, izžāvējam malku. Ja? Un, ja mēs izdomājam un saņemamies nopirkt jaunu sadedzināšanas iekārtu, jaunu granulu katlu, tad pērkam labu. Nav ko žmiegties. Jo atklāt sakot, tās starpības starp pavisam vienkārši un ļoti labu, tādu gadu griezumā tas nav daudz. Tas, kas pēc tam atkal atmaksājās uz kurināmo. Ja spēja domāt ilgtermiņā, tas ir kaut kas, varbūt, ko mums jāmācās ar vien vairāk. Un es ceru, ka arī jūs esat padomājuši ilgtermiņā. Varbūt jums tomēr ir kāds jautājums, un kāds ir pietiekami drosmīgs, lai to uzdotu. Jūs pieminējāt to piramīdu, jūs to pārskējāt pāri, bet jā, es arī domāju sākumā, kad ir, es izvēlos savu apkurs veidu, un tad es domāju, kā veidot ap to, jā, bet izrādās, ka viņam vajag būt augšā. Varbūt jūs varat vēlreiz bišķiņ dziļāk tajā piramīdā tieši ieiet, jo es tā virspusēji sapratu, bet varbūt, ka tas palīdzētu. Jautājums par to Atkārtot piramīdu. Ļoti labi, viņu vajag uzzīmēt un ielikt. Piramīdas ideja ir gaužām vienkārši. Sākumā domājam par enerģijas patēriņu, energoefektivitāti un tikai pašās beigās par avotu. Tas ir arī tā kā lielās siltuma apgādes sistēmas, kad plāno mēs sākumā domājam par pilsētā, kur mēs patērējam un beigās mums ir avots. Jo kāpēc? Tāpēc, ka liekas jaudas ir liekas investīcijas, tas ir zemes liederības koeficients un nerunājot pa vidas. Bet vēl detalizētāk tagad. Pirmais - energoefektivitāte, viss, kas saistīts ar siltumu. Skatāmies vienkārši, kur mēs patērējam, kas mums ir ar konstrukcijām, kas mums ir ar ventilāciju. Basēns jāsilda. Piemēram. Pēc tam, tā nav mūsu diskusija, domājam arī par elektroenerģijas patēriņu mājās, kādas mums ir iekārtas, apgaismojums, ieradumi, tāpat kādi ir mūsu enerģijas lietošanas ieradumi, kādas temperatūras mēs uzturam telpās, vai mēs ejam dušā vai vannā, visas šīs lietas. Pēc tam, tad, kad mēs esam sapratuši siltums, elektrība, skatāmies, kā mēs varam regulēt mūsu iekārtas, kāda ir automatizācijas iespēja, vai mums ir termogalvas radiatoriem, varam temperatūras regulēt vai nevaram, vai mums ir iespējams apgaismojumu dažādās zonās slēgt iekšā, lai mums, piemēram, nav tur visa istaba jāizgaismo un varbūt tikai kaut kādā lasīšanas zonā mums vajadzīgs un pie loga nav vajadzīgs. Un pašās beigās mums ir avots, jo tad mēs izvēlēsimies atbilstošas jaudas avotu. Nenotiks tāda situācija, ka jums, piemēram, varbūt nav jauna ēka, jums ir esoša ēka, un jūs sākat ar avotu, tātad lielām investīcijām katlā. Jūs vienkārši nopērkat pa lielu katlu, jūs esat pirmkārt samaksājuši daudz vairāk, un pēc tam izrādās paiet 3-4 gadi, jūs mainat logus, siltinat tur bēniņu pārsegumu, konstrukcijas, un tā ēkai vajag mazāk siltuma, un jūsu katls vēl strādā ar mazu jaudu, zemu liederības koeficientu, nepilnīgu sadegšanu, un visas šīs lietas, ko mēs te izrunājām. Nu, tā ir tā piramīda. Kā teikt, atrast vājās vietas, kuras novērst, un tad veidot risinājumu. Piemēram, tas energoaudits, vecajām esošajām mājām, var palīdzēt. Var palīdzēt, protams. Es tā priecājos par šo, jo mēs sākām uz dzīvokli ar logiem, kuri bija slikti. Tagad mēs pārēsim uz citu veidu radiatoriem ar to. Lēnām pa solītim es sekoju jūsu piramīdē. Ļoti labi. Ļoti jauki. Liels prieks. Jūs jau padomājat par jūsu jautājumiem klātesošie, bet mums ir viens jautājums no arī skatītājiem tiešsaistē Mana Vide Facebook lapā. Un jautājums ir, pēc kā pērkot var saprast granulu kvalitāti, jo šeit bija tā diskusija par to krāsu ar kaļķi samaiņu, ka šis, manuprāt, ir ļoti labs jautājums. Tas ir arī jautājums, uz kuru ir ļoti grūti atbildēt, jo ražotāji ir ļoti daudz, un, teiksim, tādu
galvenās vadlīnijas pat grūti nokomentēt. Nu, viena no lietām ir tā, ka kaut vai pat elementārākā lieta paceļot nedaudz maisu uz augšu, cik daudz tur ir smalkās daļiņas. Ja tur ir ļoti daudz puteklis, tas nozīmē, ka viņi nav saprasēti cieši kopā. Un līdz ar to, ja viņi nav cieši kopā saprasēti, viņi ātrāk izdeg. Nu, tas ir tāds elementārākais veids, nu, un varbūt arī, jā, protams, par to krāsu, protams, ja tur nav kaut kāds celkoks pieaugsts klāt, kas būs ozols, kas viņu tumšinās, jā. Bet, ja ir pa skuju koku un viņa būs tumša, nu, tad tur būs lieki piemaisījumi klāt. Es domāju, ka pēc mūsu pieredzes var arī mēģināt, var jau nopirkt pa paletēm. Nu, vienkārši tu vari jebkurā būvniecības veiklā tu vari pamēģināt no tā ražotāja. Nu, dažādas paņemt. Pa mazumiņām pamēģināt, jā. Un, jo es atceros, ja mēdz jau būt tādi gadījumi, kad ir vienas dienas biznesa uzņēmumi, jā. Saražo brāģi, bez tam nākamajā gadā pazūd. Bet būtībā tie, kas jau gadiem ir tirgū, nu, tur vienkārši jāsameklē savējais pēc reģiona. Un vēl, protams, ir atkal katla regulācija, ko iepriekš kolēģis minēja par to gada apkopi, gada pārbaudi, lai atbrauc speciālists un nosaka, vai tas katls tiešām sadedzinās pareizi to granulu. Nu, tur ir ļoti, ļoti atšķirās, jo, ja viņš ir nopircis vienas granulas, pēc tam ir nopircis citas granulas, varbūt viņas nemazam nav sliktas, bet viņai būs vajadzīga cita gaisa padeve. Un pēc tīrīšanas redzēt tos pieaugumus smilts. Jā, cik daudz ir smilts klāt. Tāpēc vajag pamēģināt. Pelnu tvertnē ir redzams, ja ir lielāki kluči, tad tur ir smilts klāt. Nu, tiešām šo nebija viegli atbildēt. Jā, tādas sīkas, mazas niansītas, bet, nu, ja ir katla iekārta, kurai būs, teiksim, lambda zonde, no kā daudz baidās iztērēt tur tās liekās naudiņas, bet viņi analizēs dumgāzes kvalitāti un pieregulēs gaisu. Tas, kas arī gan gaisu degšanas procesam, kas arī, protams, veicinās to mazāku izmešu daudzumu, gan arī patēriņu tādu gadu griezumā. Paņemt rokā granulu un saspiest, mēģināt saspiest, pavirpināt un skatīties uz pelnainību. Bet man patika tas, ka maisā skatīties, jo, nu, kad tu tiec viņai klāt, maisā būs ciet. Bet granulām nav nekāda zīmīta, kā tur eko zaļā, nekas certifikāts, nekāds krabīts nav. Tas ir arī diskutabls. Tas ir diskutabls jautājums. Vispār granulu ražotāji norāda, teiksim, to granulu saturu, bet ir cita lieta, kā pirksēm ļoti sarežģīti pārbaudīt un arī tā kontrola, nu tāda ceļš mēs runājam par mazas jaudas katliem, kurināmēm nav. Tur tikai, kā ieteica, pamēģiniet, skatieties pelnainību, ja ir ļoti daudz pelnu, kaut kas tur nav kārtībā. Nu, teiksim, jums tur redzat, ka tur kaut kā paņemat granulu rokā, saspiežat. Ja jūs viņu varat saspiest, nu kaut kas tur nav kārtībā. Un arī tāds elementārais veids, pēc kā var pašu degšanu noteikt, vai ir laba vai slikta, tad, kad nevis pie pašas iekuršanās, bet tad, kad katls jau ir iekūries, vai ir dūmainība vai nav. Jo tad, kad granulas kurās, dūmu faktiski redz tikai tvaiciņu. Iekuršanās procesā, jā, līdz mirklim, kamēr viņi uzliesmā, būs dūmiņš, bet tad, kad ir degšanas process, tad dūmam nav jābūt. Nevajadzētu būt tumšiem dūmiem kaut kādiem vai kaut kam tādam. Manuprāt, tika atbildēts šo jautājumu. Bet te dūmi ir krāsnī, vai tu domā par skursteni? Dūmada. Ok. Ļoti labi pārbaudīt. Vai ne? Ļoti labi. Es to nezināju. Mēs visi izglītojamies, ir jautājums klātesošiem. Jā. Sveiki, Mārtiņš. Es uzdevu to jautājumu par to granulu kvalitāti. Es nedzirdēju īsti atbildi, bet man ir jautājums. Uz tiem maisiem es ņemu iepakojumu, es skatos, tur absolūti nekāda īpaša informācija nav. Kā zināt, ka šitas ir labāks vai tas, vai šitas, nu, veikalā pērkot, nu. Arī par to marķējumu, tas gan nekādīgi netiek attiecināts uz kādu no granulu ražotājiem, jo šobrīd tas koksni, ko samalt, ir viena kvalitāte, vai tad, kad ir ārā, teiksim, ļoti slapjš laiks, kad mežā tehnika nevar iebraukt, viņi tomēr nāks ar kaut kādu lieko materiālu līdzi, kas būs vairāk vai mizainība vai smilts klāt. Nu, tas viss ir tāds vienkāršākais veids priekš klienti ir no sākuma pamēģināt kaut vai pa dažiem maisiņiem pakurināt. Un apstīties, kāda ir pelnainība, vai tur ir cieta frakcija klāt vai nav. Nu, jo smalkāks, gaišāks pelns, jo tā sadegšana būs pilnvērtīgāka un tā kvalitāte būs labāka. Nekādu tādu
precīzāku padomu grūti pateikt. Bet kolēģis arī teica, tas no katla kā ieregulēt. Jā, tā regulācija ir arī ļoti atkarīga. Arī pelnainības daudzums būs atkarīgs no ieregulēšanas pareizes. Vai regulācija ar laika gaitu var mainīties? Nu, tā kā, kad uzstāda un ir viens un pēc tam kaut kas... Paši iestatījumi nē, bet var mainīt ļoti bieži, teiksim, kāda ir problēma, par ko noteikti vajag padomāt cietā kurināmā katlu īpašniekiem ir gaisa padeva telpā. Jā, jo tai ugunī, kura deg katlā iekšā, viņai vajag gaisu, lai degšanas process notiktu. Ļoti bieži ir tā, kad uzstādām granulu katlu, viss notiek, viss darbojas, viss ir lieliski. Paiet pāris gadi, un viss degšanas process vairs nav. Cilvēks ir vienkārši nomanījis uz plasmas slogiem. Viss gaiss vairāk telpā nav, un katls slāps nost. Vai, teiksim, kurās viss ir kārtībā un sāk nākt lēnītēm melnu dūmu pa dūmvadu. Tātad viņš ir izēdis visu skābekli no telpas ārā, un viņam trūks gaisa. Tad jābūt baltam, gaišam dūmam, ja? Balts, gaišs dūms. Ja ir pavisam balts dūms, tad vajag diezgan ātri no tā katla mukt. Tas tā kā no mašīnām ar tumšiem dūmiem. Labi, vēl sīkāk par šo, ja nu man ir tāds dūms, kas man ir jādara? Baltais dūms, tas ir tas, kas ir eksplodējoša gāze. Man tāds nav. Melns, balts, ne, tad caurspīdīgs, jā. Ja viņam ir jābūt caurspīdīgam. Nu, faktiski, tad, kad ir pilnvērtīgi sadeg granula, viņu tiešām gandrīz to neredz. Redz tikai, ka pa dūmvadu iet garainis. Nu, siltums, attiecīgi. Tā kā dūmam nevajadzētu būt ne baltam, ne melnam. Ir jābūt ļoti tīram tiem izmešiem. Paldies, šī arī ļoti vērtīgi. Jā, es vispār ļoti jūtos informēta šodien un daudz izglītotāk nekā pirms tam. Varbūt vēl kādam klātsošiem ir kāds jautājums, jo mēs jau tuvojamies noslēgumam diskusijas. Mārtiņš domā? Kurā gadījumā jūs pēc tam droši varat pienākt mūsu ekspertiem arī klāt. Un es ceru, ka mana vide Facebook lapā šīs ieraksts būs atrodams un varēs arī vēlreiz apskatīties pilnu atbildu uz jautājumu, ko uzdev skatītājs. Nu, ko? Es teikšu jums milzīgi paldies. Šodien Izglītības, kultūras un inovatīvā projektu asociācijas projekta Mana māja, mana vide diskusijā videi un cilvēku veselībai draudzīga. Apkura piedalījās Agris Kamenders, jā, Ekodoma, direktors, inženierzinātņu doktors enerģētikā, paldies tev liels, Agri. Kā arī Jānis Grašs, SIA, SB projektu vadītājs, Ingūna Pļaviņa valsts vides dienas attīstības un uzraudzības departamenta gaisa aizsardzības jomas vadītāja un arī Žana Mārtinsona Rīgas Stradiņu universitātes arodu un vides medicīnas katedras docente. Kā jau mēs nospriedām, vismaz mēs noteikti ieguvām ļoti daudz jaunas informācijas, noteikti es ieguvu motivāciju nebaidīties, prasīt palīdzību un tomēr rīkoties. Un es ļoti ceru, ka arī jūs gan klātsošie šeit Ķipsels izstāžu halē māja 2030 izstādē guvāt daudz ko vērtīgu un arī skatītāji Mana vide Facebook lapā. Mans vārds ir Māris Leja. Tiekamies kādā citā šādā vērtīgā diskusijā un liels paldies, lai jums brīnišķīgu svētdienu. Visu labu! Paldies! Paldies! Visu labu! Paldies! Visu labu!